Vladimirs Putins par kodolu uzbrukuma draudiem Krievijai. Pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek. Krievijas prezidents Vladimirs Putins Sanktpēterburgā tiekoties ar Pasaules informācijas aģentūru vadītājiem pateica sekojošo. Tiek veidoti pretraķiešu aizsardzības sistēmas elementi, kas mūs ļoti uztrauc, un mēs nepārtraukti par to runājam 10 gadus. Tas iznīcina globālo strateģisko spēku līdzsvaru. Jūs visi te esat pieauguši cilvēki. Jūs visi esat pieredzējuši jau 10 gadu strādājat informācijas sfērā, bet jūs visi klusējat par to. Pasaule klusē, it kā nekas nenotiktu. Mūs neviens nedzird, jeb dzird, bet tālāk netranslē. Un pasaules sabiedrība dzīvo neziņā par to, kas notiek. Bet notiek ļoti nopietns un ļoti satraucošs process. Aļaskā un tagad Dienvidkorejā rodas pretraķiešu aizsardzības sistēmas elementi. Un ko mums uz to vienkārši jānoskatās, tāpat kā uz to, kas notiek Krievijas robežu rietumu pusē? Nu ne taču. Mēs domājam, ka mums atbildēt uz šiem izaicinājumiem, tas mums ir izaicinājums. Lai saprastu, kas tika pateikts, pirmkārt jāsaprot, ko Putina minētie strateģiskie spēki pirmkārt ir kodolspēki. Attiecīgi globālais strateģisko spēku līdzsvars, tas ir kodola līdzsvars. Kodola līdzsvara būtība ir sekojoša. Katrai valstī, ASV un Krievijai, ir tāds infrastruktūras un kodola ieroču arsenāls, kurš katrai no tām ļauj pretiniekam dot iznīcinošu kodola pretuzbrukumu. Pēc tam, kad otra valsts pirmā ir veikusi pilna apjoma kodola uzbrukumu. Tā kā neviena no valstīm negrib tapt iznīcināta, kaut vai kodola pretuzbrukuma rezultātā, kodola līdzsvars garantē, ka nebūs arī kodola uzbrukuma. Tas attiecīgi izslēdz, jeb maksimāli minimalizē intensīva kodola kara iespējamību un arī atklāta kara starp ASV un Krieviju iespējamību. Tas savukārt dod attiecīgas garantijas, kas nebūs liela mēroga pasaules kara un ka pasaulē valdīs relatīvs miers. Tiesa gan, šī iemesla dēļ valdošo kodolvalstu asās domstarpības bieži tiek risinātas ar citu rokām un trešo pušu teritorijās, kas izvēršas dažādos lokālos militāros konfliktos un jukās. Tā kā kodola līdzsvars ir izdevīgs visiem, kuri grib dzīvot relatīvi mierīgā pasaulē, tā ir skaitā abām kodolielvalstīm, tā arī nofiksēšanai starp PSRS un ASV tika noslēgts virkne militāru līgumu par militāro spēku līdzsvara uzturēšanu. Viens no šādiem līgumiem paredzēja kodolielvalstīm ierobežojumus veidot pretraķešu aizsardzības sistēmas, jo to esamība var daļēji vai pilnīgi izjaukt kodola līdzsvaru, līdz ar to radīt apstākļus bruņošanās sacensībai un kodola karam. Lielai daļai sabiedrības, kura neizprot kodola līdzsvaru būtību, var šķist absurdi, ka pretraķešu aizsardzības sistēma, kura ir aizsardzības sistēma, var kādu apdraudēt. Šo apstākli propagandiskos nolūkos anglo-amerikāņi arī plaši izmanto. Tomēr tā tas ir. Ja kādai no kodolielvalstīm ir efektīva pretraķešu aizsardzības sistēma, kura spēj aizsargāt tās teritoriju no otras kodolielvalsts atbildes trieciena, tad zūd kodola līdzsvara galvenais balss, abu pušu bailes tapt iznīcinātiem no atbildes trieciena. Ja vienai pusē ir šāda pretraķešu aizsardzības sistēma, tad var nebaidīties arī veikt kodola uzbrukumu, jo ir zināms, ka atbildes trieciens tiks neutralizēts. Šī iemesla dēļ vienas kodola lielvalsts pretraķešu aizsardzības sistēmas veidošana ir tieši visnopietnākais apdraudējums otrai kodola lielvalstī. Citiem vārdiem sakot, ja ASV veido visaptverošu pretraķešu aizsardzības sistēmu, tad tas ir tieši Krievijas apdraudējums, un tas nozīmē, ka ASV gatavojas kaut kādu nākotnē veikt kodola uzbrukumu Krievijai. Tāpēc arī Krievijas prezidents saka, un ko mums uz to vienkārši jānoskatās? Nu, nē taču.
mēs domājam, kā mums atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Tas ir, Krievija attiecīgi veiks pretpasākumus, kuri tādā vai citādā veidā neutralizēs vai apies ASV pretraķešu aizsardzības sistēmu, vai arī padarīs to bezjēdzīgu. Un Krievija to darīs par katru cenu, jo tas ir Krievijas un vairuma Krievijas iedzīvotāju fiziskas izdzīvošanas jautājums. ASV šādu pretraķešu aizsardzības sistēmu oficiāli un atklāti sāka veidot sākot ar Džordža Buša jaunākā administrācijas laikiem, kad ASV vienpusējā kārtā izstājās no līguma par pretraķešu aizsardzības sistēmas ierobežojumiem. Krievijas amatpersonas nepārtraukti publiski izsaka par šo faktu un par pašas pretraķešu aizsardzības sistēmas veidošanu savu visdziļāko satraukumu. Bet tas nekādi neietekmē ASV nostāju un politiku. Šis apstākļus arī ir galvenais Krievijas un ASV attiecību straujās sāsinājuma cēlonis. Jo dēļ tā, ka ASV atklāti gatavojas veikt kodolu uzbrukumu Krievijai, Krievijas amatpersonas arī vairs īpaši necenšas tēlot draudzību. Kādēļ ASV sāka veidot pretraķešu aizsardzības sistēmu? Dēļ šķietamā Krievijas vājuma, pēc PSRS sabrukuma un 1998. gadu jukām Krievijā ASV šķita, ka Krievija kā globālā lielvalsts ir norakstāma un attiecīgi var jau atklāti gatavoties izņemt kodoldzeloni no piebeidzamā pretinieka. Krievijas ekonomika un rūpniecība bija sagrauta, jaunu kodolieroču ražošana iespēja gandrīz likvidētas, esošo kodolieroču kopapjoms saskaņā ar appusējo līgumu tika samazināts. Dēļ politekonomiskajām jukām esošo kodolieroču un infrastruktūras uzturēšana nenotika pienācīgā apmērā, kas deva cerības, ka pietiekama liela daļa palikušo kodolieroču ir lietošanai nederīgi. Šādos apstākļos pretraķešu aizsardzības sistēmas veidošana šita tālredzīgs un efektīvs solis pilnīgai un neatgriezīskai Krievijas pakļaušanai, jo kopējais kodolādiņu skaits, pret kuriem jāizveido sistēma, bija ievērojami samazinājies, ar tendenci laika gaitā samazināties vēl un vēl. Tādējādi pamatoti varēja cerēt, ka izdosies izveidot pretraķešu aizsardzības sistēmu, kura spēs garantēti un pilnībā bloķēt potenciālo atbildes triecienu, ja vispār juku pārņemtajā Krievijā saglabātu spējas tādu dot. Un pēc tam, kad šāda pretraķešu aizsardzības sistēma būtu izveidota, tad ASV ar sabiedrotajiem jau varētu uzstādīt Krievijai jebkādas kategoriskas un ultimatīvas prasības. Tā skaitā labprātīgi atteikties no kodolieročiem un veikt pašsadalīšanos. Ultimātu neizpildes gadījumā varētu draudēt ar kodolu uzbrukumu, bet ja draudi netiktu ņemti vērā, tad varētu arī šādu kodolu uzbrukumu veikt. Anglo-amerikāņi šai ziņā nav nekāda morāla rakstura ierobežojuma. ASV ir vienīgā pasaules valsts, kura ir pielietojusi kodolieročus, tai skaitā pret lielu daudzumu civilpersonu, joprojām lepojoties ar to un ir nopietni gatavojusies veikt PSRS lielpilsētu, tai skaitā Rīgas, kodola bombardēšanu, kad Padomju Savienībai kodolieroču vēl nebija. Jāatzīmē, ka virkne autoritīvu Krievijas ekspertu uzskata, ka anglo-amerikāņi, ja tiem radīsies iespēja nesodīti dot kodoltriecienu pa Krieviju, noteikti to darīs un nelīdzēs nekādas Krievijas piekāpšanās. Tas ir, ja Krievija izpildīs pilnīgi visas, pat visabsurdākās anglo-amerikāņu prasības, viņi pašās beigās tāpat veiks Krievijai teritorijas kodola bombardēšanu. Tas, lai citi baidītos un neviens vairs nekad neiedomātos apšaubīt anglo-amerikāņu globālās kundzības ambīcijas. ASV-Krievijas militārā konflikta sekas Latvijai. Vispirms, jānorāda, ka neskatoties uz lielākās daļas latviešu antikrievisko dabu, no anglo-amerikāņu skatu punkta visi latvieši ir krievi. Un Latvijas teritorija ir atšķēlusies Krievijas teritorija. Izejot no tā, latviešus un Latviju anglo-amerikāņu strateģisko plānu realizācijas gadījumā sagaida tāds pats liktenis kā Krievus un Krieviju.
Starpība tikai tāda, ka latviešus angloamerikāņi uzskata par nederīgiem idiotiem, kurus var veiksmīgi izmantot cīņai pret Krieviju. Šī iemesla dēļ latvieši var necerēt uz kaut kādu angloamerikāņu žēlsirdību vai saudzību attiecībā pret sevi. Angloamerikāņi latviešus pilnīgi noteikti kā lielgabalu dzīs kaujā uz pilnīgu iznīcināšanu. Angloamerikāņiem Latvija ir pretiniekam atņemts placdarms un bāzes vieta. Miera laikā informatīvā, diplomātiskā un maigā spēka kara vešanai pret Krieviju. Reāla kara gadījumā bāzes vieta karaspēka koncentrācija gan sauszemes karaspēka, gan flotes, gan gaisa un raķešu spēku. Šādas izmantošanas liels trūkums ir Baltijas reģiona militārā ievainojamība. Tāpēc šādi tas var tikt izmantots tikai noteiktu strateģisku un taktiku gadījumā. Vēl Latvija ir NATO dalībvalsts, kura robežojas ar Krieviju, kas ļauj to izmantot dažādās politiskās un diplomātiskās spēlēs, izmantojot to kā attiecību sāsināšanu vai pat kara iemeslu. Šī iemesla dēļ sabiedrotajiem var būt izdevīgi veikt Latvijas teritorijā dažādas provokācijas, kurās apvainot Krieviju. Visbeidzot, viens no ilgtermiņa kara pret Krieviju elementiem ir pilnīga haosa izraisīšana valstī, kas robežojas ar Krieviju, jo haoss kaimiņu valstī dabiski tieksies izplatīties arī uz Krieviju, destabilizējot to un sāsinot tās resursus. Saistot tās resursus. Šīs scenārijas tiek realizēts pat laban Ukrainā. Tas attiecas arī uz Latviju, un šī iemesla dēļ sabiedrotajiem var būt izdevīga pilnībā iznīcināt Latvijas valsts pārvaldes struktūras un vai pat izraisīt Latvijā pilsoņu karu. ASV Krievijas kodolkara gadījumā visa Latvija sadegs kodoliesmās jau pirmo kara stundu laikā. Pirmkārt, Krievija iznīcinošie kodolādeņi neizbēgami atstās nāvējošu ietekmi arī uz Latviju. Otrkārt, arī Latvijas teritorijā kritīs abu pušu pretraķešu aizsardzības sistēmu notriektās kodolraķetes. Treškārt, Krievija var dot militārus triecienus pa NATO objektiem Latvijā. Kodola uzbrukuma Krievijai gadījumā tie var būt arī kodola triecieni. Ceturtkārt, Krievija var dot preventīvus militāros triecienus pa NATO objektiem Latvijā, ja tai ir droši zināms par neizbēgamu uzbrukumu. Šāda varbūtība ir salīdzinoši maza, bet tomēr pastāv. Ja NATO Latvijā būs izvietojusi kodolieročus, tad tie var būt kodoltriecieni vai to rezultātā var notikt arī kodolsprādzieni. Viens no labākajiem ASV-Krievijas militārā konflikta iznākumiem Latvijas iedzīvotājiem ir pēkšņi no rīta konstatēt Krievijas tankus Rīgas ielās. Šāds variants teorētiski ir iespējams, ja ASV-Krievijas militārais konflikts izceļas citā pasaules malā. Krievija nolem preventīvi neutralizēt NATO grupējumu Baltijā, un tas neizraisa kodola konfliktu. Tiesa gan, šāda militāra konflikta scenārija varbūtība ir ļoti niecīga. Daudz, kas nav augstāk minētā, tikpat lielā mērā attiecas arī uz anglo-amerikāņu Austrumeiropas vasaļvalstīm, jo īpaši tādām kā Rumānija un Polija, kuras jau ir piekrituši savā teritorijā izvietot ASV pretraķešu aizsardzības sistēmas raķetes, kuras salīdzinoši vienkārši transformējamas uzbrukuma raķetēs. Vladimira Putina izteikuma skaidrojušais tulkojums no diplomātu valodas. Un tā. ASV gatavojas kodola uzbrukumam Krievijai, kas mūs ļoti satrauc, un mēs nepārtraukti par to runājam jau 10 gadus. ASV pretraķešu aizsardzības sistēma iznīcina kodola līdzsvaru. Jūs visi te esat pieauguši cilvēki. Jūs visi esat pieredzējuši jau 10 gadus strādājat informācijas sfērā. Tāpēc jūs visu saprotat, ka tas ir ceļš uz intensīvu un izmisīgu bruņošanās sacensību, krasu starptautiskās situācijas sāsinājumu un uz kodola karu. Bet jūs visi nezin, kāpēc klusējat par to, lai gan pienākums ir kliegt par to visiem stūriem, mēģinot vest neprašus pie saprašanas. Pasaule klusē, it kā nekas nenotiktu, lai gan tās strauji tiek virzīta uz bezdebeni. Mūs neviens nedzird,
jeb dzird, bet tālāk netranslē, un pasaules sabiedrība dzīvo svētlaimīgā neziņā par to, kas notiek. Bet notiek ļoti nopietns un ļoti satraucošs process, kurš var izraisīt lielus globālus satricinājumus un kodolu karu. Aļaskā un tagad Dienvidkorejā rodas pretraķešu aizsardzības sistēmas elementi, un ko mums uz to vienkārši ir jānoskatās. Tāpat kā uz to, kas notiek Krievijas robežu rietumu pusē. Mums ir mierīgi jāgaida, kad ASV būs pilnībā sagatavojusies kodoluzbrukumam Krievijai. Nu ne taču. Mēs nesēdēsim rokas klēpēs salikuši un negaidīsim, kamēr mūs visus iznīcinās kā Ziemeļamerikas indiāņus. Mēs domājam, kā mums atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Mēs domājam, kā novērst radušos draudus Krievijas fiziskai pastāvēšanai. Mēs domājam, kā atbildēt agresoram, mēs domājam, kā apiet viņa aizsargs sistēmas un kā sevi drošāk un efektīvāk pasargāt. Tas mums ir izaicinājums, ka redzam poļu, franču, vāciešu un citu zviedru bēdīgo pieredzi amerikāņu partneri negrib ņemt vērā. Mēs negribam atkal to uzskatāmi pierādīt, bet, ja būs nepieciešams, mēs to izdarīsim. Lasīja Edvins Puķe. Andrejs Krasņikovs valsti pamat aktīvākā nācijas daļa. Cerības, ka tā atgriezīsies, ir naivas. Akadēmiķis Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, profesors, inženieru zinātņu doktors Andrejs Krasņikovs intervijā Neatkarīgajā stāsta par to, ko valstī var dot zinātne un kas maināms politikas, valsts pārvaldes un zinātnes attiecībās. Maija beigās Zinātņu akadēmijā notika koncīlijas, vai 4. atmoda ir iespējama. Vai tiešām sabiedrība aizmigusī apziņa ir galvenais iemesls, kas traucē izvērsties mūsu potenciālam. Domāju, ka te būtu jāsāk ar kaut ko pozitīvu. Mēs dzīvojam Latvijas nācijas labestīgā, labvēlīgā laikā, jo mums ir sava valsts. Mums ir brīvība darīt, ko gribam. Ilgu laiku pie mums arī tuvajos kaimiņos nav nekādu militāro konfliktu. Ja skatāmies vēsturē, tad tādi laiki ir ļoti rati. Un līdz ar to mums vienkārši jāprot izmantot šī situācija. Vai iespējama vai vajadzīga 4. atmoda? Jā un nē. Atmodai jābūt galvās, cilvēku saprašanā. Mums jādomā, kā attīstīt Latviju, kā veidot Latvijas vietu Eiropā. Jo atrašanās Eiropā no vienas puses ir liela veiksme, no otras tā visādos aspektos ir ļoti liela atbildība. Jo visapkārt ir valstis, kuras nerimstoši, es lielākoties runāju par tehnoloģiski zinātnisko virzienu, sacenšas. Ja noiesim no distances un sēdēsim malā, tad bez šaubām neko nesasniegsim. Turklāt, atrodoties Eiropā, šajā vietā sēdēt malā nav iespējams. Mēs esam spiesti piedalīties šajā skrējienā, piedalīties attīstības procesā, un ar to daudz iegūst arī Latvijas valsts, Latvijas iedzīvotāji. Tas no vienas puses. No otras izrādās, ka tā struktūra, kura 27 gados esam izveidojuši, pārāk stipri neefektīva. Līdz ar to, lai skrējiens turpinātos sekmīgi, ļoti daudz kas ir jāmaina. Tas nozīmē, 4. atmoda ir vajadzīga, jo cilvēkiem jāsaprot, ka viņam jāsāk strādāt valstī. Nevis tikai savai kabatai, bet valstī. Tā, lai valsts veiksme faktiski būtu katra cilvēka individuāla veiksme. Jo, ja mums būs attīstīta sabiedrība, ja mums būs augsta zinātne un augstas inovācijas, ja būs firmas, kuras spēs ražot augstas pievienotās vērtības produktus, tad tas bez šaubām vedīs pie tā, ka palielināsies cilvēku labklājība. Palielināsies vidējās algas, sakārtosies veselības aprūpe, sakārtosies izglītība un tā tālāk. Bet līdz tam mums ir jāveic diezgan kardinālas izmaiņas. Arī tādās, kas saistīts ar mūsu saprašanu par šo valsti, par to, kā vajadzētu uzvesties un kā vajadzētu darboties. Ja 4. atmoda nav zinātnes produkts, bet tāda kā gara dievišķās atklāsmes būšana,
tad tādas lietas kā saimniekošanas pārvaldes neefektivitāte, manuprāt, ir ar prātu novēršamas. Kas darāms? Es neteikšu, ka 4. atmoda tas ir kaut kas ēterisks. Tā ir cilvēku saprašana par apkārtējo pasauli. Bez šaubām šai saprašanai jāmainās. Tas ir neizbēgami. Pirms 27 gadiem lielāko veiksmes stāstu varoņi bija cilvēki, kur bija veiksmīgi privatizējuši kaut kādas vērtības, sākuši kaut ko ražot vai vismaz kļuvuši pazīstami sabiedrībā. Pašlaik šī schēma ir absolūti nepieņemama. Tāpēc, ka privatizēt vairs nav ko. Tas pirmkārt. Otrkārt, šajos gados Latvijas koprodukts, Latvijas materiālās vērtības ir sarukušas. Ir pienācis laiks ražot no jauna. Bet, kā redzam, esam izveidojuši valsti, kura uz ražošanu nav naska. Tā faktiski domāta esošā procesa saglabāšanai. Ir radīts milzīgs skaits birokrātisko struktūru, bet valsts radošais potenciāls, kā liecina ikdiena, diemžēl, ir ļoti zems. Latvija ieņem pēdējās vietas attiecīgos reitingos Eiropā, kādus tik vien var iedomāties. Savukārt birokrātiskā struktūra palikusi tik neizkustināma, kā arī valdības vīri, kuri grib veikt ko pozitīvu, praktiski nespēj to darīt. Vajadzīga zinātniskā doma šo procesu virzīšanai, vadīšanai, koordinēšanai, koriģēšanai. Diemžēl tā nenotiek. Bet vai tad mēs tiešām nevaram to mainīt? Zinātņu akadēmijā nav divu domu. Mēs to varam. Mēs varam būt sekmīgi. Tikai ir cilvēki, ir potenciāls, ir saprašana. Atliek to vienīgi realizēt. Tomēr atceros, ka cilvēki par to, ko jūs tagad uzsverat, runāja jau 90. Pats esat teicis, ka tagad Latvijā ir ļoti daudz humanitāro augstskolu, bet trūkst 25,000 inženieru. Jebkurā sabiedrībā procesi notiek subjektīvi un objektīvi. Jā, Latvijas bērni un jaunieši ir mācījušies reformētās skolās nesaprotamas etioloģijas izcelsmes un satura jaunizveidotās augstskolās. Iegūši diplomus, bet dziļu zināšanu viņiem praktiski nav nevienā priekšmetā, nevienā jomā. Tas bija objektīvs process, to nevarēja apstādināt. Regulēšana nenotika. Un līdz ar to pašlaik taisnība ir tam, kurš bļauj skaļāk, nevis tam, kurš zina, ko dara. Un mēs vai ik uz soļa sastopamies ar situāciju, kad eksperta slēdziens tiek aizvietots ar slēdzienu, ko izsaka vienkārši garām gājējs. Tur, kur kompetence kļūst zemāka, uzreiz parādās viltvārži, kuri grib uzdoties par ekspertiem. Sekas mēs redzam pēc tam. Zolitūdas traģēdija, diezgan daudzi ārkārtīgi neveiksmīgi ekonomiski risinājumi, kas nesuši ekonomiskus zaudējumus vienu aiz otra. Tāda ir tā situācija. Nezinu, vai situāciju, kur jūs tagad raksturojat, var attaisnot ar objektīvo procesu vai, teiksim, valstiskuma pieredzes trūkumu. Viss notiek objektīvi. Sabiedrība grib būt pašpietiekama. Tas nozīmē ar savu ļoti kvalitatīvu izglītības sistēmu, ar savu ļoti kvalitatīvu veselības aizsardzības sistēmu, ar savu ļoti kvalitatīvu ekonomiku. Tā vietā esam iesoļojuši to valstu komandā, kurā mēs negribētu būt. Nevelti 500 000 cilvēku no Latvijas ir aizbraukuši uz citām valstīm, kur pēc viņu domām pārvaldes sociālās aprūpes veselības aizsardzības sistēmas ir labākas nekā Latvijā. Pirmām kārtām valsti pamet aktīvākā nācijas daļa, un cerības, ka tā atgriezīsies, ir ļoti naivas. Jo ir cilvēki no Latvijas, kuri brauc strādāt uz citu valsti, pēc tās valsts vērtējuma kotējās krietni augstāk nekā cilvēki no Āfrikas, kuru mentalitāte un arī izglītības līmenis ir savādāki. Mēs faktiski izsaimniekojam visdārgāko, kas Latvijas nācija ir – cilvēku resursus. Bet, lai mainītu šo situāciju, pirmām kārtām jābūt politiskai gribai, otrām kārtām ir vajadzīga tiešām dziļa saprašana cilvēku galvā, ka bez savādākas nostājas pret valstiskumu mēs neko nevaram izmainīt. Bez savādāka nostāja nenozīmē domāt tikai par šā mirkļa labumu ielikšanu savā kabatā. Nu pat bija pašvaldību vēlēšanas. To garīgā aura bija ārkārtīgi ciniska.
kā parādītu žurnālistu provokatoriskie rēdījumi, izrādījās, ka morāles lielākai daļai nav. Rets domā par to, kā strādāt valstī, savai pilsētai. Lielākoties tiek domāts tikai par kaut kādām savu grupējumu interesēm. Domāju, ka tagad esam jau nonākuši līdz situācijai, kad kļūdas var atpazīt parasts garāmgājējs, jo tās pārvaldē ir tik rupjas, ka pat likvidējot vien tās, mēs varētu sasniegt daudz ko. Pamatkļūdas. Neefektīva līdzekļu izsaimniekošana, klasisks piemērs iepirkumi par zemāko cenu. Tas novedas pie tā, ka Latvijas ceļi ir faktiski sagraukti. Tāpēc tiek iepirkti tikai viszemākās kvalitātes produkti, kuri neturas kopā pat pusotru gadu. Turklāt liels cilvēku skaits, kuri apkalpo šos neefektīvos lēmumus. Lielās demokrātijās ir atstrādāta sistēma, kura faktiski nepieļauj neefektīvu lēmumu pieņemšanu. Nākamais augstas nekompetences fenomens – apelācija pie ārzemju ekspertiem. Nogrūdīsim visu atbildību pat par elementāriem jautājumiem, iepērkot vienkārša līmeņa kompetenci un tam līdzīgi. Kaut kādiem efemēriem ārzemju ekspertiem, kuri pat nekur neparādās, kas viņi tādi. Šī tieksme visu laiku atsacīties no tā, ko mēs varam paši, rada vienos cilvēkos nespēju pieņemt lēmumus, bet citos neusticību. Kas tad tā par valsti, kur visus lēmumus jebkurā jautājumā pieņem ārzemju eksperti? Faktiski tas ir apliecinājums visaugstākā līmeņa nekompetencē. Būtībā jūs runājat par elementāru pilsoniskumu. Jā, tas ir pilsoniskums. Vai tas nozīmē, ka politiķi pārvalde ir distancējuši intelektu inteliģenci no sevis? Latvijas inteliģence zināmā mērā ir sagrauta. Kādā nozīmē? Sabiedrība nav inteliģences pārstāvju, kuru viedoklis būtu ārkārtīgi nozīmīgs lielākai daļai iedzīvotāju. Bez šaubām, nācija bez inteliģences dzīvot nevar, jo inteliģence ir nācijas sirdsapziņa. Un sirdsapziņai arī pasaka, kas ir morāli, kas nemorāli. Inteliģencei tas ir jādefinē, bet sabiedrībai vajadzētu šo nostāju atbalstīt, mēģināt īstenot dzīvē. Diemžēl tas tā nav. Inteliģences viedoklis salīdzinot ar oligarhu viedokli, ar to cilvēku viedokli, kuriem ir nauda, netiek ņemts vērā. Jā, ko dara zinātnieki? Zinātnieki vienmēr bijuši romantiķi un vienmēr bijuši drusku sapņotāji. Nīls Bors gribēja izveidot pasaules valdību no zinātniekiem. Bez šaubām tie, kuriem ir zināšanas, ir zināšanu nesēji. Bet tā kā zinātne mūsdienās ir ļoti daudzkrāsaina, zinātnieks ļoti bieži ir zināšanu nesējs vien šaurā to lokā. Tāpēc, lai tas darbotos optimāli, ir jābūt šādai koordinācijai, jābūt zinātniskai pāraudzībai. Zinātnieki apzinās šo procesu, analizē to, bet zinātnieki nav tie, kuri pieņem lēmumus, kā apturēt kaut vai cilvēku resursu aizplūšanu. Vai to var? Samazināt noteikti var. Bet zinātniekiem neviens neizvirza tādus uzdevumus, lai arī tikai zinātnieki varētu pateikt, kā vajadzētu rīkoties šādā situācijā. Diemžēl tas netiek darīts, bet varbūt no birokrātu puses daļēji tas pat tiek uzskatīts par viņiem labestīgu faktoru, jo neliek viņiem par šiem cilvēkiem rūpēties. Ja nav cilvēka, pazūd arī problēma. Mēs esam izveidojuši tādu valsti, kuru valstiskās intereses ļoti bieži nesaskan ar personiskajām. Mums jāizveido tāda sistēma, kur tā saskanētu. Un tad mēs varēsim panākt izrāvienu. Kādi soļi būtu jāspēr? Es te nevaru nosaukt kādu vienu soli. Tas ir soļu komplekss. Turklāt, tai nav jābūt revolūcijai. Vienkārši ir jākoriģē sistēma ar loģiku un stingru roku. Bez atkāpēm, priekš draugiem, paziņām un tā tālāk. Un pirms koriģēšanas tā ir jāsakārto. Tikai tad jādomā, kā to finansēt. Sistēma ir kliba un nekam nederīga, bet tiek prasīts tikai palielināt nodokļus, grūst lielāku naudu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav saistīts ar valsts attīstību. Tas saistīts ar grupējumu interesēm.
Vai izrāviens tehnoloģiskais, ekonomiskais izrāviens Latvijā ir iespējams? Teorētiski jā, šobrīd nē. Jūs sakat, vajag sakārtot. Kas sakārtos? Šajos procesos maksimāli jāpiedalās cilvēkiem ar visdažādākajām zināšanām. Mēs varam nākt ar saviem priekšlikumiem, bet sēžoties šajās akadēmiskajās viceprezidenta krēslā, man bija naivs uzskats, ka komunicējot ar birokrātiskajām struktūrām, tās ieklausīsies. Bet tās absolūti negrib ieklausīties. Tās grib, lai zinātnieki izsaka savu viedokli dekoratīvi, lai tas pušķotu viņu darbību. Viņi strādās pa vecam, bet mēs ar zinātniskām frāzītēm it kā piedekorēsim to, kas notiek. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, ja cilvēkam netiek maksāta alga, tad viņš nestrādā. Valkot paralēles, tas nozīmē, ka Latvijā zinātnes nav. Jo Latvijas valsts zinātnē līdzekļus no budžeta faktiski nedod. Latvijas zinātni uztur ārzemnieki, Eiropas fondi. Un skaidrs, ka tas, kurš dod naudu, vai arī noteikt, kā to tērēt. Pieņemsim, viņš varētu ieteikt nepētīt tādas problēmas, kuras ir ārkārtīgi svarīgas Latvijai, bet pētīt, teiksim, globālo sasilšanu. Tātad valstiskuma aizsardzība sāksies ar to brīdi, kad valsts savu visprogresīvāko daļu zinātniekus, zinātni un kultūru finansēs pietiekamā apjomā. Tas pirmais. Otrais. Finansēšana pati par sevi ir bezjēdzīga, ja valsts neprot izvirzīt attiecīgās prasības. Ko tad valsts grib no Latvijas zinātnes? Jo ir taču skaidrs, ka produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošana bez vārda runas ir balstīta uz zinātniskiem sasniegumiem. Tātad, ja mēs gribam būt ļoti attīstīta valsts ar attīstītu ekonomiku, ar attīstītiem pakalpojumiem, zinātniekiem ir jābūt iekšā šajos procesos. Turklāt, mums ir ļoti vājš privātā sektora finansējums zinātnē. Bet tas raksturo arī mūsu ekonomiku, tas raksturo mūsu uzņēmumus. Cik mūsu lielo uzņēmumu bankrotēja krīzes laikā? Lielākā daļa. Un skaidrs, ka tur nebija nekādas dziļākas apzināšanas, kā uzvesties tajos apstākļos, kā finansiāli un no ražošanas viedokļa darboties tādā situācijā. Cilvēki vienkārši pacēla rokas un teica, es nezinu, ko darīt. Bet visas milzīgās korporācijas, Ford, General Motors, General Electric ir būvētas ļoti optimāli. Tur ir speciālas zinātniskās grupas, kuri katru dienu domā, pēta un modelē, kā pārvaldīt šo saimniecību vēl optimālāk. Rezultāts ir tāds, ka šīs korporācijas gadu desmitiem sekmīgi turas uz ūdens. Tātad jūsu uzņēmumi var būt spēcīgi tikai tad, ja jums ir spēcīgas zinātniskās grupas, kuras tos atbalsta. Jo tad ir atgriezeniskā saite un ir jābūt sabiedrībai sadarbībai no valsts pārvaldes puses. Vēl viena Latvijas valsts pārvaldē izplatīta kļūda ir uzskats, ka pastāv zinātnes virzieni, kurus vajadzētu attīstīt, un ir tādi, kurus neīpaši. Rezultātā rodas ļoti vienpusīga situācija, kura noved pie tā, ka daudzu nozaru uzņēmumi paliek bez speciālistiem. Būtībā tagadējā situācijā lielākā daļa birokrātiskās pārvaldes struktūru neizvirza prasības zinātnei un nedod arī finansējumu. Viņa zinātni vienkārši ignorē. Tajā pašā laikā zinātnieki, apzinoties situāciju, grib piedalīties šajā procesā arvien vairāk un vairāk. Jo zinātne var konkrēti un skaidri pateikt, kādai jābūt efektīgai pārvaldei un kā to sasniegt. Cik lielam jābūt pārvaldes aparātam un kādām funkcijām. To var visu izdarīt, analizējot, veidojot matemātisko modelēšanu. Skaidrs, ka neviens to negrib, tāpēc, ka tas uzreiz parādīs, cik neefektīva ir esošā sistēma. Vai Latvijas zinātnē vienota Eiropa ir izdevīga? Gudrais izmanto, muļķis dzīvo kā var. Diemžēl mēs pagaidām ejam otru ceļu. Bez šaubām šīs milzīgās iespējas, kuras dotas Latvijas zinātnē, komunicējot, strādājot, integrējoties zinātniskā telpā, ir vienkārši nenovērtējamas. Un Latvijas zinātnieki cenšas tās izmantot. Bet Latvijai sekas bieži ir tādas, ka zinātnieki daudz komunicējot ar skaistiem, labi aprīkotiem centriem, beigās tur arī paliek. Un pamāja Latvijai ar rociņu.
Katrā ziņā es gribu teikt, ka neskatoties uz visu situāciju, ir ļoti labvēlīga un jāprot to izmantot. Mēs to neprotam. Tāpēc mūsu struktūra ir neefektīva un tāpēc mūsu valstiskās instances nav uz to vērsta. Es runāju par zinātni, par zinātnes atbalstu. Lai Latvija maksimāli iegūtu, tad atkal jābūt ļoti pārdomātai un gudrai politikai. Piemēri ir kaimiņos. Polija. Domāju, ka Polijā pa šiem Eiropas Savienības gadiem ir uzplaukusi ne tikai ekonomika, infrastruktūra, bet arī zinātne. Arī attīstība. Kāpēc mēs nevaram būt tik sekmīgi? Taču arī Latvijas zinātnē atjaunotās neatkarības laikā bijuši izcili notikumi, ko jūs uzsvērtu. Jā, mums pēdējos gados ir ārkārtīgi lieli un nozīmīgi sasniegumi. Mums ir lieli, mazai valstī pat neatbilstoši sasniegumi farmācijā. Mums ir izstrādātas jaunas zāļu vielas, kuras, es ceru, iekaros pasauli. Te ļoti labi strādājuši mūsu ķīmiķi. Mūsu cietvielu fizikas pētnieki ir sasnieguši ļoti daudz, guvuši atzinību Eiropā un arī lielu Eiropas finansējumu. Runājot par humanitārajām zinātnēm, aug dziļi zinātniskas zināšanas par Latvijas vēsturi. Tas ir tas, kas nav bijis un kas joprojām ir ļoti svarīgs. Mums vēsturē joprojām ir daudz baltu plankumu. Tie ir sasniegumi, un tā var runāt par citām nozarēm. Skatiens ir ļoti optimistisks. Jūs gleznojat, esat mācījies juveliermākslu pie Martas Krastas. Kam tas jums? Jā, es gleznoju un uzskatu, ka tas ir labi. Es pat saņemu no ārzemēm atsauksmes, ka tas ir stipri neparasti, jo cilvēks ar matemātisku domāšanu parasti spēlē violi. Es nespēlēju violi, es gleznoju. Un mana interese glezniecībā ir saistīta ar šo loģisko, matemātisko pasaules uztveri, ielikt gleznā, informācijā, ne tikai noskaņu. Katram cilvēkam ir vairāki talanti, un mēs esam sekmīgi tik, cik paši gribam būt. Es saku saviem studentiem, lieciet to latiņu pēc iespējas augstāk. Neveiksmes jūs noliks vietā, kurā jūs būsiet. Un līdz ar to, ja cilvēkiem ir dotības, viņam jācenšas tās attīstīt, jo cilvēki ir dažādi, un ar to pasaule ir skaista. Lasīja Edvīns Puķers. Demokrātiskā pašnāvība un ekonomiskā izaugsme. Lasa Edvīns Puķers. Pārsteidzoši, bet pie mums nerunā ne vārda par Eiropas demografisko pašnāvību 2050. gadā. Demografiskās prognozes pasaules lielākajos reģionos sen jau visiem zināmas. ANO un Eurostat tās atjaunina reizi 2 gados. Par Eiropas Savienības valstīm taču, lai datus izmantotu, jābūt datu bāžu ekspertam. Portāls Innosmi publicējis tulkotu Mišelē Godē, Žana Mišelē Busmāra rakstu, kas nācis klajā izdevuma Atlantiko lapspusēs. Par to neviens nerunā īpaši Briselē, kur dod priekšroku ziņojumiem par tehnoloģisko revolūciju, stabilu attīstību un pārējas procesu enerģētikā. Mēs tomēr pacentīsimies izpildīt pienākumu un brīdināt cilvēkus, lai gan mēs saprotam, ka 2050. gadā mūs vairs nebūs starp dzīvajiem. Mēs taču nevarēsim žēloties par to, ka neesam sadzirdēti. Atšķirībā no Ziemeļamerikas, kur iedzīvotāju skaits pieaugs par 75 miljoniem, bet Dienvidamerikā par 150 miljoniem, Eiropā rādītāji var apstāties pie 500 miljoniem iedzīvotāju, zaudējot 49 miljonus darba spējīgā vecumā no 20 līdz 64 gadi pilsoņi. Turklāt 11 miljoni attieksies tikai uz Vāciju. Spānija un Itālija zaudēs 7 līdz 8 miljonus potenciālo strādnieku. Francija var priecāties, jo gandrīz panāks Vāciju, taču visticamāk apsteigs Lielbritāniju. Tik un tā nekā laba šī perspektīva nav, jo mūsu kaimiņi ir mūsu galvenie noietu tirgi, un Eiropu pienākas 56% franču eksportam. Tektoniskās demografiskās pārbīdes. Liela uzmanība jāpievērš arī citām tektoniskām demogrāfiskām izmaiņām,
Ķīna, Japāna un Krievija zaudēs attiecīgi 38, 20 un 15 miljonus iedzīvotāju. Tai pašā laikā Indijas iedzīvotāju skaits pieaugs par 400 miljoniem, kas ļaus tai apdzīt Ķīnu par vismaz 300 miljoniem. Īpaši asi šis kritums būs vērojams iedzīvotāju grupā no 20 līdz 64 gadiem. 22 miljoni cilvēku Krievijā, 20 miljoni Japānā un 195 miljoni Ķīnā. ASV tajā pašā periodā aktīvu darbinieku skaits pieaugs par 20 miljoniem. Lai kompensētu šo zaudējumus, būs nepieciešamas rokas un smadzenes. Paralēli Āfrikas iedzīvotāju skaits pieaugs par 1,3 miljardiem un par 130 miljoniem kontinenta ziemeļos. Tas nozīmē, ka migrācijas spiediens uz Eiropu būs stiprs kā nekad. Tomēr Eiropa nerunā par demografisko šoku un tam negatavojas. Viss izskatās tā, kā demografiskais tsunami būtu mazāk svarīgs nekā digitālais vilnis. Lai pieliktu tam punktu, mēs piedāvājam lasītājiem iedomāties vairākus miljonus klimata bēgļus no Āzijas, vēl lielāku politisko un ekonomisko bēgļu skaitu no Āfrikas un tuvajiem austrumiem. Atzīmēsim, ka pat situācijā, ja 1% no Āfrikas demografiskā pieauguma apmetīsies Francijā, 35 gadu laikā šis datums no mums atrodas apmēram tikpat tālu kā 1980. gads. Tas nozīmē 13 miljonus cilvēkus, jeb 20% no pašreizējiem iedzīvotājiem. Ņemot vērā, cik stipri tas ietekmēja Eiropas Savienību, kad 2015. gadā ieradās 1 miljons migrantu. 3/4 no tām bija politiskie. Kļūst skaidrs, ka Eiropai vajadzētu nekavējoties uzsākt gatavošanos šai perspektīvai. Tā varētu sekot Kanādas piemēram, kas ievieš kvotu politiku atkarībā no darba tirgus vajadzībām. Ir jāpieņem pasākumi dzimstības kāpumam. Lieta tāda, ka integrācijas zinējspēks ir kultūru miedarbība vidusskolā. Taču, kad cementam pievieno pārāk daudz smilšu, tas vienkārši nesaķeras. Lai pieņemtu vairāk smilšu, ir nepieciešams vairāk cementa, proti bērni, kuri runā valsts valodā, neatkarīgi no viņu ādas krāsas. Citiem vārdiem sakot, ja Eiropa vēlas saglabāt atvērtību pasaulē, tad jau tagad vajadzētu nodarboties ar dzimstības paaugstināšanu. Bet vai kāds runā par ģimenes politiku Eiropā, kur dažas viesnīcas un kurorti nepieņem bērnus, bet atļauj mājdzīvniekus? Mēdīji tikai sāk celt trauksmi par to, ka 2016. gadā mirstība Eiropā pirmo reizi apsteigusi dzimstību. Būs interesanti atzīmēt, ka Vācijā tā notiek kopš 1971. gada. Itālijā kopš 1991, Spānijā kopš 2016, Krievijā kopš 1991. gada un Japānā kopš 2006. Ķīnas kārta pienāks 2028. gadā. ASV un Franciju tas skars tikai 2050. gadā. Vecās Eiropas demografiskā pašnāvība jau pie apvārkšņa, tomēr vēl ir laiks. Laba prognoze nav tāda, ka noteikti piepildās, bet tāda, kas liek pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no krīzes. Klasiskā pieeja skaidro spēcīgo pēckara Eiropas ekonomiska izaugsme ar atjaunošanos un atpalicības novēršanu no ASV jaukie 30. sakrita ar demografisko vilni. Tajā pašā laikā pie mums tikai nedaudz runā par to, ka darba ražīguma kāpums šajos 1950. gados bija 2 vai 3 reizes straujāks nekā 80. gados un nākamajos periodos. Lai gan tobrīd nebija ne datoru, ne runas par tehnoloģisko revolūciju. Kā var nesaskatīt pieredzes augšanas un ražošanas izmaksu samazināšanās rezultātu pastāvīga augošajos tirgos. Vienlaikus ekonomikas un ražīguma izaugsme stabili kritusies ASV, Eiropā un Japānā kopš 80. gadu sākumu.
Zinātnieki pētīja šī krituma iemeslus, ņemot vērā, ka tehnoloģiskās revolūcijas rezultāti informātikā, sakaros, enerģētikā, biotehnoloģijās un nanotehnoloģijās ir unikāli. Tas ir Roberta Solova datoru paradoks. Datori sastopami visur, taču ne darba produktivitātes statistikā. Pārsteidzoši, bet šie speciālisti nepievērš uzmanību saiknei starp ekonomikas pieauguma kritumu un iedzīvotāju novecošanās attīstītajās zonās – ASV, Japānā un Eiropā. Eiropa un Japānā IKP pieaugums bija lielāks 80. gados salīdzinot ar 90. gadiem. 2,5% pret 2,3%, Eiropā 4,6% pret 1,1%. Pēdējās divās desmitgadēs ASV vidēji apsteidz Eiropu par 1% pieaugumu. Tas lielā mērā ir saistīts ar demogrāfiju, jo IKP rādītājs un iedzīvotāju atšķiras tikai par 0,2%. Tiesa, ASV kopš 60. gadu sākuma ir vērojama demografiskā izaugsme par 1% gadā. Tā ir 2 un 3 lielāka nekā Eiropā. Turklāt lielākais Amerikas IKP kāpums ir skaidrojams galvenokārt ar augstāku nodarbinātību un gada darba stundu skaitu. ASV uzrāda izaugsmi, jo amerikāņu ir vairāk un viņi vairāk strādā. Kad digitālais vilnis slēpj demografisko tsunami. Demogrāfijas un ekonomiskās izaugsmes savstarpējā sakarība tiek reti pieminēta gan Eiropas komisijā, gan lielākajā daļā starptautisko un nacionālo institūciju. Izstrādās liels skaits ziņojumu par tehnoloģijām, inovācijām un konkurētspēju. Cilvēks tiek vērtēts tikai no cilvēku kapitāla un izglītības viedokļa, ko pamatoti uzskata par investīciju un ilgspējīgas izaugsmes faktoru. Par demogrāfiju runā tikai novecošanās un ar to saistīto pensiju sistēmas un veselības aprūpes perspektīvā, bet neizskata tās ietekmi uz ekonomisko izaugsmi un Eiropas vietu pasaulē. 2000. gadā Lisabonas ambiciozā ekonomiskā izaugsme un nodarbinātības stratēģija izdarīja līkni un informācijas tehnoloģijām un zināšanas ekonomiku, lai nodrošinātu Eiropai tās nākotni un ietekmi starptautiskajā arēnā 2010. gadā. 2004. gadā publicēja Vima Koka ziņojumā tika apstiprināts kurs uz zināšanu, sabiedrību, stabilu attīstību. Turklāt iedzīvotāju novecojumam uzmanību gandrīz nebija pievērsta. Tika minēts, ka tas var samazināt Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes potenciālu par veselu punktu. 1%, 2% vietā 2040. gadā. Tajā pašā laikā nebija teikts ne vārda par Eiropas un ASV demografisko tendenci salīdzināšanu. Šādi salīdzinājumi sistemātiski tika veikti inovāciju, zinātnisko pētījumu un ražīguma zonā. Lasīja Edvins Puķa. ASV gatavo militāro atbildi Ziemeļkorejas rīcībai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Amerika ir gatava atbildēt uz Ziemeļkorejas neprātīgo rīcību. Rīga, 12. augusts. ASV gatavas militārajai atbildēji uz Ziemeļkorejas neprātīgo rīcību, paziņoja prezidents Donalds Trumps. Militāri risinājumi ir pilnībā gatavi gadījumā, ja Ziemeļkoreja rīkosies neprātīgi. Ceru, ka Kims Čonins atradīs citu ceļu, uzrakstīja Trumps savā Twitter mikroblogā. Pēdējās nedēļās Penjana un Vašingtona izteica viena otrai vairākus draudošus paziņojumus. Sestdien ANO drošības padoma vienbalsīgi pieņēma jauno rezolūciju par Ziemeļkoreju, kura pastiprina sankcijas pret šo valsti. Pēc ASV aprēķiniem, kura piedāvāja rezolūciju pilna šo ierobežojumu izpilde ļaus samazināt Pjenjanas ikgadējos valūtas ienākumus, kuri šobrīd sastāda ap $3 miljardiem par 1 miljardu. Turklāt ASV atteicās fiksēt ANO drošības padomes rezolūcijas atteikšanos no mēģinājumiem gāzt Ziemeļkorejā esošo režīmu. Otrdien Donalds Trumps paziņoja, ja Penjana grasās turpināt
kodola draudu eskalāciju, tad to sagaidīs ar uguni un nežēlību. Atbildot uz to, Ziemeļkoreja paziņoja par plāna izstrādi, saskaņā ar kuru tiks uzbrukts Andersenas amerikāņu bāzei Klusā okeāna Guamas salā. Amerikāņu senators Lindijs Grems nosauca 2 scenārijus, kur rezultātā varētu sākties karš starp ASV un Ziemeļkoreju, atzīmējot, ka valsts prezidents Donalds Trumps novilka sarkano strīpu Peņinai, kuru nedrīkst pārkāpt. Tikmēr RIA Novosti ar atsauci uz Federācijas padomes pārstāvi Viktoru Ozoroju, kurš iepriekš vadīja augstākās palātas aizsardzības un drošības komiteju, paziņoja, ka Krievija pretraķešu spēki tālajos austrumos ir pavērsti paaugstinātas gatavības režīmā sakarā ar kārtējo krīzes attīstību Korejas pussalā. Šobrīd notiekošais attiecībā uz Ziemeļkoreju nevar neizraisīt mūsos uztraukumu un papildus pasākumu pieņemšanas nepieciešamības saprašanu, lai nodrošinātu mūsu teritoriju. Pretraķešu un gaisa kosmosa spēki ir nostiprinājušies tālo austrumu reģionā. Pretraķešu spēki tālajos austrumos ir pārvesti paaugstinātas gatavības režīmā, teica Ozjorovs. Pēc viņa vārdiem, tālā austrumu pretraķešu sistēma uzdevumā ir droša Krievijas robeža aizsardzība, nepareizu koordināšu noteikšanas gadījumā Ziemeļkorejas raķetēm. Senators atzīmēja, ka kļūdas iespēja Ziemeļkorejas karavīriem koordinātu ievadīšanā paliek augsta. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrijas norāda mēdīju paziņojumus ar atsauci uz senatoru Ozjerovu par pretraķešu sistēmas paaugstināto gatavību tālajos austrumos. Lasīja Edvīns Puķe. 5. daļa Baltijas iedzīvotāji dzīvo nabadzības līmenī. Minimālās algas Lietuvā un Latvijā sastāda 380 eiro, Igaunijā 470 eiro. Katrs 5. Baltijas valstu iedzīvotājs dzīvo nabadzībā. Mazliet sliktāka situācija no visām 3 valstīm ir Lietuvā. Pēc statistikas departamenta datiem Lietuvā pērn zem nabadzības sliekšņa atradās ap 630 000 cilvēku, jeb 2,9% valsts iedzīvotāju. 2016. gada rādītāji ir par 0,3% punktiem zemāki nekā 2015. gadā. Pērn zem nabadzības sliekšņa atradās cilvēki, kuri saņēma mazāk kā 282 eiro mēnesī uz vienu cilvēku un 593 eiro uz ģimeni, kura sastāv no 2 pieaugušiem un 2 bērniem vecumā līdz 14 gadiem. Zem nabadzības sliekšņa pērn atradās 15,6% valsts pilsētu iedzīvotāji, 5 lielākajās pilsētās, 11,6% pārējās pilsētās, 21,8% un 34,8% lauku iedzīvotāji. Nabadzības līmenis Baltijas valstīs pērn sevišķi neatšķīrās. Igaunijā zem nabadzības sliekšņa atradās 21,3% iedzīvotāji, Latvijā 21,8%. Kopš 2016. gada jūlija minimālās algas līmenis Lietuvā palielinājās par 8,6% un sastāda 380 eiro. Minimālās stundas likme palielinās par 8,9% un sastāda 2,32 eiro, līdzšinējo 2,13 eiro vietā. Minimālā alga Latvijā šobrīd sastāda 380 eiro. Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā. Nodokļu reformas ietvaros plānots paaugstināt minimālo algu līdz tikai 430 eiro, sākot ar nākamo gadu. Igaunijā minimālā alga šobrīd sastāda 470 eiro. Pēc 2017. gada 1. janvāra datiem minimālā alga nav pakāpusies augstāk par 500 eiro. Mēnesī arī Čehijā 407 eiro, Ungārijā 412 eiro, Horvātijā 433 eiro, Slovākijā 435 eiro un Polijā 453 eiro. Visaugstākā minimālā alga Eiropas Savienībā ir Luksemburgā
1999 eiro, Īrijā 1563 eiro, Nīderlandē 1552 eiro, Beļģijā 1532 eiro un Vācijā 1498 eiro. Lasīja Edvīns Puķe.